Aleksejs Simakovs, Viktorija Puhovika finālā. Igors Kravčenko, Anna Baholdina. Kristaps Cīrulis, Kristīna Jaunzeme. Rihards Dūša, Agnese Junkure. Jevgeņijs Svorovs, Agita Baranovska. Un Ojārs Bācis, Santa Lodiņa. Pieaugušo fināls sākās neierasti ar deju ča-ča-ča. Tā tas notiek pasaulē profesionāļu deju sacensībās jau vairākus gadus, un šī pieredze ir pārņemta arī amatieru sportā. Vispirms visi dejotāji nodejoja solo deju, tā bija ča-ča-ča, katrs pāris dejoja 1 minūti, un nu mēs redzam, kā visi 6 pāri to dejo kopā. Ar aizturētu elpu varēja vērot šo pāru divcīņu, tātad Svorovs, Jevgeņijs un Agita Baranovska pret Ojāru Bāci, Santu Lodiņu. Un šajā divcīņā iejaucās arī Aleksejs Simakovs, Viktorija Puhovika no deju kolektīva Sikspārnis. Bet jūs priekšā dzintara dejotāji Anna Baholdina un Igors Kravčenko. Kristīna Jaunzeme uzsāk sambu finālā. Ļoti sportiski attīstīti dejotāji. Un tādi viņi ir bijuši jau no bērnu dienām. Es atceros viņu ātrumu, sportisko azartu. Tas viņiem ir palīdzējis būt starp labākajiem. Ojārs ar Santu. Jūs redzat, Santai ir cits tērps speciāli finālā. Šis puisis ir no Maskavas. Viņš dejo arī salīdzinoši nesen kopā ar Viktoriju Puhoviku, bet pārstāv viņu Latviju. Ļoti daudz Krievijas dejotāju pārstāv citas valstis, jo savā valstī dejotāju skaits ir tik milzīgs, ka nokļūt pasaules čempionātos, kuros nokļūst tikai 2 labākie deju pāri, ir gandrīz vai neiespējami. Pavērojiet šo triku. Es viņu vēroju vairākas kārtas pēc kārtas un brīnījos, ka nekļūdīgi tas tiek vienmēr atkārtots. Protams, mēs katra dejotāja sniegumā redzam izkopjas kustības, kustību kontroli, balansu, individuālo tehniku, bet visam tam pāri ir emocijas. Tas, kā katrs izjūt mūziku. Un to var prasīt tikai no pieaugušajiem un arī no jauniešiem, jo bērni dejo salīdzinoši vienkārši. Rihards Dūša, Agnese Junkure, Richter deju skolas dejotāja, šī gada 10 deju čempioni pieaugušajiem.
Džaivis, es teicu, iepriekšējos raidījumos gadsimtiem krātās spāņu kultūras tradīcijas ir vērojamas dejā Paso Doble. Un kā šajā tēlā iejūtās fināla dalībnieki, jūs varat pavērot paši. Šī ir vienīgā deja, kura ir jāiesāk noteiktā mūzikas taktī. Un arī noteiktā mūzikas taktī uz akcentu jānoslēdz. Tā saucamajā džipsī katrs deju pāris nobeidz deju ar kādu efektīvu deju pozu. Lūk arī mūzikas kāpinājums. Un tā 4 no 5 fināldejām ir nodejotas. Aizsteidzoties noteikumiem priekšā, es varu teikt, ka cīņā par čempionu titulu pirms pēdējās dejas ir absolūti neizšķirts rezultāts. Pēdējā deja izšķirs visu, bet tagad jūs redzat, kā notiek izloze. Un tiek izlozēta secība, kādā šie fināla pāri dejos pēdējo solo deju, tā būs Džaivs. Tātad pēdējā deja arī katram pārim 1 minūti. Un kā pirmie sāk Igors Kravčenko, Anna Baholdina. Džaivs ir ļoti interesanta deja, kā vēsturiski ir veidojusies apvienojoties vairākām dejām. Un to iedvesmojusi ir rock'n'roll ēras mūzika. Tātad apvienojies ir Džaivs, twists, swings, rock'n'roll. Nākamie Ojārs, Vācis un Santa Lodiņa. Jūs redzat, ka dejas sākumā vairāki rock'n'rollam līdzīgi elementi, bet tad deja it kā iegūst nedaudz citu nokrāsu. Notiek spēle ar skatītāju. Un līdzjutēji šajā čempionātā bija vienkārši lieliski. Jo kur nu sportā bez līdzjutējiem? Tā nākamie Sandris Cīrulis, Kristīna Jaunzeme. Vairākus gadus atpakaļ pasaules vadošie pedagogi dažādos sajietos, kongresos un dažādās deju sesijās runāja par to, ka Džaivs ir pārāk rock'n'rollizējies, ja tā var teikt, un piedāvāja izmantot šajā dejā dažādus citus elementus, un tiešām salīdzinot ar to, kā šo deju dejoja 10 gadus atpakaļ, Džaiva choreogrāfija ir stipri mainījusies. Lūk, Jevgeņijs Suvorovs, Agita Baranovska. Viņu ambiciozais pieteikums uz čempionu titulu, kuru var nodēvēt arī par visai drosmīgi. Jevgeņijam tikai 17 gadi, un viņš var vēl dejot jauniešos, bet ņemot vērā, ka Agita jau ir pieaugušo grupas dejotāji, un sacensību noteikumi liek pārim startēt tajā grupā, kurš pārī ir vecākais pēc gadiem. Apbrīnojam plastiku,
kuru mēs varam vērot viņu sniegumā. Lūk, Aleksejs Simakovs, Viktorija Puhovika, fināla dalībnieki dejo solo džaivu. Tieši viņu iejaukšanās cīņā par čempionu titulu viņi starp citu dejā džaivas izcīnīja 1. vietu. Tik daudz es varu pateikt šobrīd, pārējo jūs redzēsiet vēl. Tātad pēdējā fināla deja, tā ir džaivas pēc nodejotām 4 dejām kopā un pēc vienas solo, pēc 2 solo dejām. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ļoti skaists pāris, Rihards un Agnes. Manuprāt, arī ļoti izdevušies tērpi. Jūs arī vērojat, ka partnerim uz bikšu labās malas ir tāda kā uzšuve. Tā ir sponsoru reklāma, kura nekur citur tērpā arī nedrīkst atrasties. Nu, lūk, visi fināla dalībnieki šobrīd gan ir kopā uz pēdējo fināla deju, uz deju džaivas. Es domāju, ka tiesneši jau lielā mērā ir izšķīrušies par to, kurš ir kurš. Jūs nevarat iedomāties, ko šai brīdī skara skatītāji. Ja līdz ar šo deju arī noslēdzās čempionāts Latvijas-Amerikas dejās. See how they rock. I got a man whose name is Jack, and I don't know when he's coming back. Nu, ko vai finālistiem nebija lieliski skatītāji? Paklāmies viņiem, varbūt visi kopā, uz visām devēs pusēm. Tas būtu sirsnīgi un jauki, gluži kā sirds lieta.